Q&A. Vispirms gribētu pateikt visiem paldies, kas iesūtīja jautājumus. Es neesmu izgājis cauri. Yo, I'm trying to make a video here. Hey, look up No Static by Nappy Roots. What is that? Play it. No Static by Nappy Roots. Play it right now and listen to the whole fucking thing and thank you later. No static, no static, got an automatic. Back down tobacco road, I give my old soul what is it? Bet vienmēr patīkam, ka kāds iesaka kādu jaunu mūziku. Šajā video vajadzētu arī nonākt līdz jautājumiem. Bet pateikt paldies visiem, kas iesūtīja man jautājumus. Tiešām prieks bija saņemt tik daudz jautājumus. Mēģināsim tikt viņiem cauri pietiekami ātri, lai jūs neaizskavētu pārāk ilgi un jūs varētu dzirdēt atbildi uz savu jautājumu. Cik ilgi tu ar Baibu esi kopā? Mēs esam kopā 6,5 gadus. Vai esi pagaršojis piparus? Visādus, jā. Bet ne visi asākos, no tiem man ir bail. Izstāst kādu vissmieklīgāko atmiņu kopā ar Baibu. Ir bijis daudz, kas mēs tomēr esam kopā bijuši 6,5 gadus, bet tas iespējams bija vasarā, kad Baibiņa bija šeit San Angelo un mēs visu laiku kaut ko ākstījāmies, jo mums bieži vien nebija ko darīt, mēs vienkārši jokojāmies viens ar otru un es domāju, daudz no tiem momentiem ir arī video vasaru pirms YouTube. Diezgan smieklīgs video. Es konkrēti nepateikšu nevienu reizi, jo kad es esmu kopā ar Baibiņu, vienmēr viss ir ļoti forši, tā kā es nevaru tā uz sitienu vienu lietu atcerēties. No cik gadiem jau tu spēlēji basketbolu? No 8 gadu vecuma. Kur tev patīk labāk, ASV vai Latvijā? Man ļoti patīk ASV, man šeit ļoti patīk dzīvot un man iespējams labāk patīk dzīvot ASV, bet Latvija vienmēr būs mājas un mājās vienmēr ir labāk, tāpēc man jāsaka, ka Latvija. Sagribējās snekiņu vienu ātru. Kādas īpašības otrā cilvēkā tu vērtē visaugstāk? Man ļoti svarīgi ir, lai otrs cilvēks ir pozitīvs, lai viņš ir godīgs. Es domāju, varbūt ar to nepietiek, bet pārsvarā man vissvarīgāk droši vien, lai cilvēks ir pozitīvs un cilvēks ir godīgs. Vai tev garšo sushi? Jā. No kurienes tev visvairāk garšo sushi? Ierakst komentāros. Kur tu iesāki spēlēt basketbolu? Alfrēda Kraukļa VF basketbola skolā Rīgā. Teigas vidusskolā notika treniņi. Kad Baibiņa brauks uz ASV, kaut kad kopā ar manīm viņa līdz manam izlaidumam viņa nebūs Amerikā, bet pēc tam, ka es domāju, ka viens no pirmajiem mūsu tādiem izbraucieniem kaut kur atvaļinājumiem, es domāju, būs uz Ameriku iespējams. Kad brauks pie Baibas, uzreiz pēc izlaiduma. Tu esi kādu reizi taisījis musicalī, es nezinu kā pateikt, musicalī ar Karlīnu? Ja nē, tad uztais, tas ir jautri. Ticu, ka tas ir jautri, bet tas laikam nav īsti priekš manis. Uztais īso dziesmu prank. Paskaidro komentāros, kas ir īso dziesmu prank. Izpildiet If You Sing You Lose challenge. Tas laikam īsti nav jautājums, bet lūgums, bet arī ierakst komentāros, kas tas tāds ir vispār, lūdzu, paldies. Cik un kādās valstīs tu ar Baibu esat bijuši? Atsevišķi mēs esam gan jau pus pasaules valstīs bijuši, bet kopā mēs esam bijuši Lietuvā, kā pāris mēs esam bijuši kopā Lietuvā, Francijā, jā, mēs bijām Parīzē kopā un Amerikā. Laikam tas ir īsti, varbūt Igaunijā. Saimons saka, čau Saimon, vai tev patīk dzīvot ASV? Jā, man ļoti patīk dzīvot ASV. Vai ASV kāds tev ir prasījis selfiju? Jā, man skolas komandā ir orķestris un pāris meitenes no orķestra gribēja uztaisīt selfiju ar mani pēc spēles un es, protams, neatteicu. Ko huligānisku es izdarīju skolā? Laikam es īsti ar huligānismu necenšos nodarboties, tā kā neko. Vai tu labāk apēstu jēlas zivis vai neizceptas sēnes?
Jālas zivs. Jālu lasi droši vien, es nezinu. Es laiku, ēd cilvēki jālu lasu vai nē, es nezinu, bet man liekas, ka ēd. Man liekas, bišķi drošāk nekā ēst neizceptas sēnes. Es atkal ar miltus ēst. Gavēnis ir cauri. Kā radās doma par video filmēšanu? PS, jūs abi esat vienkārši tik forši, jūs mani pozitīvi uzlādējat. Mums prieks to dzirdēt, Selīna. Kā radās doma par video filmēšanu? Man liekas, ka mēs abi skatāmies daudz vlogotājus YouTube'ā, un es domāju, ka Baibiņai bija tā pirmā ideja, ka viņa arī to gribētu darīt, un es viņu iedrošināju, jo man arī likās, ka tas būtu kaut kas interesants, ko darīt. Cik tu esi garš? Es esmu 2 metrus garš. Kādi apģērba gabali vai apavi tev ir kopīgi ar Baibu? Mums ir kopīgi apavi, mēs vasarā nopirkām Air Force One, man šeit viņi nav kopā ar mani, es viņus aizvedu atpakaļ uz mājām. Es spēlēju floorball, un ko domā par to sporta veidu? Pāris 1000 reizes skolā ir sanācis uzspēlēt floorball, un man ļoti patīk. Gan arī tā kā hokejs, bet ne īsti tā kā hokejs. Kāds bija tavs bērnības hobijs? Manā apkārtnē nedzīvoja īpaši daudz bērni, un ja es nebiju bērndārzā un es nebiju skolā, tad man bieži sanāca spēlēties vienkārši ar sevi, ar savu izdomu, un es bieži iedomājos, ka es spēlēju vienalga kādu sporta veidu, un es spēlēju tā kā spēles pats ar sevi. Spēlēju futbolu, spēlēju basketbolu, spēlēju floorball, un vienkārši iedomājos sevi visādās spēļu situācijās. Tāds varētu teikt bija mans hobijs. Man viss bija diezgan saistīts ar sportu, kad es biju maziņš. Tavuprāt, kur ir labāk? Latvijā, Amerikā? Kāpēc? Kādā ziņā labāk? Latvijā ir ļoti forši un ir daudz labas kvalitātes Latvijai, un es mīlu Latviju, bet ja dzīvot labāk, tad man labāk patīk Amerikā, jo cilvēki ir vienkārši 100 reizes draudzīgāki un ir patīkamāk aur dzīvot šeit. Labāk garšo amerikāņu ēdienu vai tomēr latviešu? Noteikti latviešu Amerikā daudz, kas garšo vienkārši pēc plasmas. Kas tu esi par horoskopu? Esmu dzimis dienu pēc lauvām, tā kā es esmu jaunava. Ja jūs varat izdomāt, kurā datumā es esmu dzimis, tad ierakstu to komentāros. Cik ilgi tu domā nodarboties ar basketbolu? Es mīlu basketbolu tik ilgi, cik man ķermenis ļaus, un tā teikt, cik man ilgi būs lemts, tik es ilgi arī spēlēšu. Tu gribētu kopā uztaisīt ar kaut kādu amerikāņu youtuberu video? Ja jā, tad kādu? Jā, tas droši vien būtu Kais Omārs, jeb Crew TV, jo es viņu skatos ikdienā, viņš filmē video gan arī katru dienu, un viņš dzīvo Losandželosā, un viņš vienkārši filmē savu sneaker lifestyle, un tas ir kaut kas tāds, ko es klusībā arī gribētu izdzīvot. Tā kā vēl kādu varētu nosaukt, tad noteikti Casey's Neistats, jo tas būtu vienkārši krūtākais video ever. Kādas firmas apavu tev patīk vislabāk? Es īsti nelimitēju sevi ar apavu firmām. Man tepat ir Nike, Vans, Jordani, kas izstās pēc Adidas Yeezys. Tā kā es īpaši nelimitēju sevi ar apavu firmām. Man patīk viss, kas iekrīt man acīs. Tā kā, ja es tev varētu atbildēt uz to, ka man visvairāk apavi ir no Nike. Viena īpašība, kas tev nepatīk Baibā? Labāk nē. Vai tu mīli Latviju? Jā. Kādreiz ir bijusi doma pārcelties dzīvot uz Angliju vai citur? Jā, es domāju, ka man pašam būtu interesanti padzīvot visādās pasaules vietās. Varbūt viena no tām būtu Anglija, bet es Anglijā neesmu bijis nekad. Vai kāds fans tev ir prasījis selfiju? YouTube fans ne, jo es vēl neesmu īsti saskāries ar saviem YouTube faniem Latvijā, bet basketbola fans jā. Vai kādreiz būs meetup Latvijā? Varbūt kādreiz. Kāda ir tava mīļākā pizza? Kādreiz Chili pizzā bija pizza, kas saucās Romeo. Es nezinu, vai viņi tur vēl joprojām ir, bet tā bija man mīļākā pizza. Ja jūs esat bijuši pizza darbnīcā Teikā, tad Teikas rajonā Rīgā, tad tur ir tāda pizza, kas saucās Gruzīņu. Mana mīļākā pizza šobrīd. Un starp citu, amerikāņu pizza nestāv klāt pizzām, ko var dabūt Latvijā.
Cik bieži ej uz McDonald's? Vienreiz pusgadā šobrīd varbūt pat ne tik daudz. Ko domā darīt, kad pabeigs koledžu un vai spēlēs basketbolu vēl kādā komandā Latvijā? Varbūt kādreiz sanāks spēlēt Latvijas basketbola līgā, bet to laiks rādīs. Ja tu drīkstētu valkāt tikai vienu apavu pāri visu atlikušo dzīvi, kurš apavu pāris tas būtu? Tas ir neiespējami. Bet ja man jāatbild uz šo jautājumu, tad tas būtu kaut kas būtu viegls, kas izskatītos labi, ar ko varētu spēlēt basketbolu un ar ko varētu pielikt zolīdām drēbēm. Tā kā es domāju, visas šīs 4 kategorijas atbilst Nike Air Force One Flyknit versijai, un es parādīšu tam bildītē, kā viņas izskatās. 2017. gada NCAA čempioni. Es izvēlējos, ka Gonzaga vinnēs, bet viņi zaudēja finālā, tā kā man gandrīz izdevās uzminēt, kas vinnēs šogad. NBA čempioni. Man likās, ka Golden State'ai vajadzētu vinnēt, bet tagad man bail, ka varētu Cleveland vinnēt tomēr. Bet tajā pašā laikā neaizmirstiet par San Antonio Spurs. Kurš ir tavs mīļākais spēlētājs basketbolā un mīļākā komanda? Domāju, ka tas vienmēr būs Kobe Bryants un Los Angeles Lakers. Es zinu, ka Kobijs vairs nespēlē, bet es to vēl neesmu pārdzīvojis īsti. Kāds ir tavs kājas izmērs? Es zinu, ka tas ir amerikāņu 14. Tas ir Eiropas 48,5. Cik reizes esi spēlējis Latvijas izlasē un kuru vecuma grupā? Es neesmu spēlējis nevienā Eiropas čempionātā, bet es spēlēju Latvijas U18 izlasē, kad mēs spēlējām Latvijas basketbola līgā. Es patiesībā vienīgo spēli, ko mēs uzvarējām visā sezonā, es uzvarēju ar spēles izšķirošajiem sodu metieniem. Tā ir viena no manām labākajām basketbola atmiņām. Kā jūs sagājat kopā ar Baibu un kas tev viņā simpatizēja? Baibiņa vienkārši bija ļoti skaista, ļoti gudra, ļoti jautra, ļoti laba humora izjūta, un droši vien tas man viņā pievilka. Es ļoti ilgi centos, lai es viņai arī iepatiktos, bet man tas neizdevās kādu labu laiku. Bet tajā brīdī, kad es bišķiņu padevos, tad es viņai sāku patikt, un beigās mēs sagājām kopā. Vai gribi attēlot Kristapu Porziņu? Nav hate. Es nezinu, kāpēc tu domā, ka es gribu attēlot Kristapu Porziņu, ja es spēlēju koledžā 2 gadus pirms viņš nonāca Amerikā pirmo reizi. Vienīgā atšķirība no tā, ka viņš nonāca uzreiz NBA un es spēlēju koledžā. Cik tev ir botu pāri? Varētu būt šobrīd ap 50 pāri nedaudz. Ja tev dzīvē būtu iespēja, kurā komandā tu vēlētos spēlēt? Los Angeles Lakers. Kur tu montē YouTube video? iMovie. Man ir MacBooks, un tas ir diezgan viegli un diezgan efektīvi tajā pašā laikā. Vai tu bildinās Baibu? Vai tev patīk FIFA 17 un arī dzīvē spēlēt futbolu? Man ļoti patīk FIFA, un man futbols ir otrs mīļākais sporta veids. Un FIFA es nekad neesmu zaudējis, tā kā neizaiciniet mani. Un tad man vienkārši prasa, kā tu iet? Paldies, labi. Ok, laiks YouTube jautājumiem. Vai tu taisīsi vlogu uz Liepāju? Jā, varbūt kādreiz. Es nezinu, jums ir rakstīts, kas jauns.lv. Tas īsti nav jautājums, bet man īstenībā par to būs ko teikt vienā no nākamajiem video. Kādām ir jābūt basketbola prasmēm, lai spēlētu šajā koledžu basketbolā? Viens tāds noteikts veids, kāds var būt koledžu basketbola spēlētājs. Es domāju, ka tev vienkārši ir jābūt labam metējam, tev smagi jāstrādā pie savas spēles, tev jābūt mentāli stipram, jo nav viegli spēlēt koledžu basketbolu tik tālu prom no mājām. Un tev jābūt diezgan atletiskam, jo Amerikas basketbols ir ļoti ātrs un atletisks. Es biju tas metējs. Ko tu dari ārzemēs? Es spēlēju koledžu basketbolu. Kādēļ tu nedzīvo Latvijā kopā ar Baibu un kādēļ tu izvēlējies spēlēt basketbolu ārzemēs, nevis Latvijā? Es
protams, nedzīvoju kopā Latvijā ar Baibu, tāpēc, ka es spēlēju koledžu basketbolu. Un iemesls, kāpēc es spēlēju koledžu basketbolu Amerikā, ir tas, ka man likās, ka tas būs mans solis uz NBA, bet nevienmēr tas tā izdodās. Un šobrīd izskatās, ka tas nebija taisns solis uz NBA, bet varbūt kādreiz nākotnē man tas vēl izdosies. Ko jūs strīdaties ar Baibu visvairāk? Mēs nekad nevaram izdomāt, kur mēs iesim kopā ēst, tas vienmēr. Tā kā tā, tas arī viss no šodienas Q&A. Tas bija mans pirmais Q&A. Ceru, ka tas izdevās diezgan veiksmīgs. Es ceru, ka jums bija interesanti man nedaudz vairāk iepazīt. Un ja jums patika šis video, tad nospiediet laiku. Mēģinām dabūt 100 laikus šajā video šodien. Un ja jūs esat jauni šim kanālam, nospiediet subscribe un piebiedrojieties mūsu pulkam. Vēl runājot par piebiedrošanos mūsu pulkam, es ieteiktu jums pieskot blogam, kurš ir pievienojis mani un Baibu vienai no savām sadaļām. Un ja jums patīk lasīt cilvēku dienas grāmatas un jums patīk skatīties vlogus un tādas lietas, tad jums noteikti jāiečeko šī lapa. Šim džekam ir visādas interesantas idejas, tā kā ja jums ir pāris brīvas sekundes, ja jūs gribētu kaut ko interesantu palasīt, tad iečakojiet aprakstā, es atstāšu linku. Un jā, paldies, ka esat ar mums vēlreiz un līdz nākamajam video. Čau!